Galvaspilsētas reklāmas stendos ik pa laikam parādās šie plakāti. Esot nesavtīga privātas kompānijas iniciatīva reklamējot domes labos darbus. No smukumiem pie nesmukumiem. Rīgas satiksme. To, ka Rīgas satiksme ir ieķīlājusi sliedes un vadus, daudzi jau zina. Bet reti kurš zina, ka ieķīlāts teju viss līdz pēdējam. Palūkojāmies komercķīlu reģistrā. Tikai dažas lietas, kas liecina par izmisīgiem naudas meklējumiem. Ekscentriskā slīpmašīna. Urbju asināšanas iekārta. Atcerieties, Bemhens savāca no cietuma savu leduskapi, bet nebija žēl ieķīlāt putekļu sūcēju. Nilsfik Alto jauns maksā ap 700 eiro. Akumulators, arī spēka asfalta zāģis Huskvarna, kura cena ir līdz 1500. Un vēl arī darbinieku elektroniskās identifikācijas sistēma un videodomofons. Vai tiešām daudzie konsultanti šajā izmisumā nevarēja palīdzēt? Vai vismaz strādāt par mazāku atlīdzību? Piemēram, ja viens Sandris Bergmanis, Rīgas domes deputāts un bijušais konsultants Rīgas satiksmē, būtu atteicies kaut vai no puses savas algas, vismaz līdz šim mūsu minētās lietas varētu neieķīlāt. Gribējām viņam pašam pajautāt, bet noteikti neatteikšos sniegt visu jūsu interesējošo informāciju iepriekš saskaņotā laikā. Tuvāko 2 nedēļu laikā aizņemtības dēļ intervijai laiku diemžēl neatrodu. Paldies ar cieņu, Sandris Bergmanis, rakstīts 2019. gada 5. februārī. Solīts makā nekrīt. Bet, kad par makiem runājam, mēs neesam aizmāršīgi. Mēnesis ir pagājis, zvanījām atkal. Jūs bijāt Rīgas satiksmē konsultants. Ko jūs darījāt? Jā, bet es jums jau atbildēju, ka es salikšu laikus, tad man būs brīvāks un tad es jums sniegšu interviju. Es varu arī uzdot tagad, un jūs varat tagad arī atbildēt. Tagad man diemžēl nav laika runāt ar jums. Laiks ir relatīvs jēdziens, bet intervijas datumu beidzot tiešām nolika. Par iznākumu ziņosim. Neraugoties uz to, ka viss iet grīstē, galvenais, kā to pasniedz. Arī mums kāds mēģina iestāstīt, jo sliktāk, jo labāk. Noteikti būsiet pamanījuši plakātus galvaspilsētas ielās Rīga top skaistāka. Arī tajā kaut kas no blēdības, piedošanu, labdarības. Galvaspilsētas reklāmas stendos ik pa laikam parādās šie plakāti. Liels uzraksts Rīga top skaistāku un apakšā interneta adrese Rīga.lv. Domājat, Rīgas domes kampaņa? Nē, tā esot nesavtīga privātas kompānijas iniciatīva reklamējot domes labos darbus. Jā, tieši tā. Privāta kompānija bez maksas reklamē Rīgas domi. Kas ir šī kompānija? Jesi Deko. Tā regulāri uzvar Rīgas domes konkursos par vides reklāmu izgatavošanu un izvietošanu. Pēdējos 5 gados uzņēmums no Rīgas pašvaldības nopelnījis vismaz 230 000 eiro. Un tas nav viss. Jesi Deko ir tiesības izvietot komerc reklāmas Rīgas satiksmes sabiedriskā transporta pieturās, gūstot no tā peļņu. Vai tādēļ kompānija bez maksas reklamē domes labos darbus? Loģiski, ja mēs runājam, tad arī mums ir konstrukcijas. Ja mēs nerunājam, tad mums nav konstrukcijas, un tad arī nav kur izvietot. Un, ja konstrukcijas stāv bez plakātiem vai ar veciem plakātiem, tad cilvēki viņus sit, tāpēc, ka viņi izskatās, ka viņi nav kopi. Līdz ar to Jesi Deko visā pasaulē ir ieinteresēti sadarbībā ar pilsētu, jo sakoptās pilsētas. Jo labāk izskatās arī tās mūsu konstrukcijas uz ielām. Reklāmas noformētas kā sociālās. Tas nozīmē, ka Rīgas dome no Jesi Deko arī neiekasē reklāmas izvietošanas nodevu, jo sociālās reklāmas no tās ir atbrīvotas. Es nesaskatu nekādā veidā, ka tas atbilstu tam, kas savā būtībā ir sociāla reklāma. Ja tur būtu kaut kāda veida uzaicinājums, ka rīdzinieki nemetiet zemē izsmēķus vai savācieties sevis atkritumus, lai Rīga taptu skaistāka, to varētu uzskatīt par sociālo reklāmu. Manuprāt, tā ir pilnīgi sociāla reklāma. Janvārī, ja Rīga neizskatījās tik labi un šobrīd sakarā ar visām bedrēm, tas arī tur tā nav īsti forši, bet manuprāt, ja mēs paskatāmies 10 gadu griezumā, tad Rīga paliek ar vienu sakoptāk un skaistāk.
Žesīdeko gan atklāja, ka nesot tā, ka doma vispār neko nav maksājusi. 2017. gadā pašvaldība atvēlējusi 700 eiro plakātu izgatavošanai. Tas bija pašvaldību vēlēšanu gads. Gadu pirms vēlēšanām 2016. gadā doma arī grozīja saistošos noteikumus, lai šādas reklāmas varētu izlikt. Līdz tam periodos, kad nav komercreklāmu, bija atļauts izvietot stenda īpašnieka pašreklāmu. Reklāmas laukumi ir arī Rīgas namu pārvaldnieka daudzdzīvokļu namu liftos, kur nereti reklamē Saskaņu un arī neseno piketu Ušakova atbalstam. Par liftu reklāmām atbild firma Media 2, jo tā esot vinnējusi pārvaldnieka rīkotajā izsolē. Pārvaldniekam viņi samaksā 81 centu mēnesī par katru stendu, un reklāmas uz tiem var pārdot pēc sirds patikas. Kad firmai, kā žurnālisti, zvanījām zibenīgi uzlikto Saskaņas piketu plakātu sakarā, neviens neatbildēja. Un tad mēs nolēmām iet pa brīvās tirgus ekonomikas ceļu. Eksperimentālā kārtā uzdevāmies par reklāmas pasūtītāju no Saskaņai un Ušakovam nedraudzīgās attīstībai par. Īsts ieskats. Объединение для развития «За» – это политическая партия. Мы хотим к выборам в Европарламент разместить плакатики. Потому что у нас там то, что есть старые договоренности по договору, там мы еще что-то сделаем, а так мы уже, например, там вот у нас уже апрель, уже весь под коммерческую рекламу раздан, то есть я думаю, что там, ну, как говорится, может быть, на следующие какие-то можно там рассматривать. Ничего личного мы, как говорится, никому приоритета не отдаем, просто надо в любом случае вам на будущее совет заранее об этом планировать. Потому что, я говорю, многогодовых контрактов, и уже за полгода там уже надо что-то планировать. Вот, а вы сейчас уже marт месяц, уже хотите на следующий месяц подать, так это надо заранее делать. Nu re, vieniem pusgadu ātrāk jāpiesakās, bet citiem, kas rīko piketus, dienas laikā uzliek plakātu. Visi ir vienlīdzīgi, bet daži ir vienlīdzīgāki par citiem. Klasiķis Orvels. Žēl, ka viņu jācitē 21. gadsimta Latvijā. Visu gaišu un atcerieties, ietekmes kaujām nav sīku nianšu. Lifta plakāti. Izvēlieties kāpnes.